Sveiki, draugi! Kā redzat, esmu lidostā. Jā, lidostā. Sveiki atkal. Un tā, bija paredzēts lidojums ar Baltika lidmašīnu. Iedeva mums Gadget 737-800. Kārtot iekšā nepiefiksē reģistrācijas numuru. Nav pirmā svaiguma, bet viss te tīrs, viss ir kājām vietas pietiekami. Tā kā nezinu, kāpēc cilvēks daudz sūdzās, ka tu galīgās grabas. Nē, labi, es saku, nav pirmā svaiguma, bet visi savās vietās, visi ir kārtībā. Ja es pat tāds rasnais, kā es te varu iesaisties, tad viss ir kārtībā. Tāpat, bet mazai futeni var uzspēlēt starp beņķiem. Tā kā nav ko mīst. Jālido vienkārši. Draugi, ceļojums man turpinās. Jā, esmu atlidojis uz Kopenhāgenes lidostu. Lidojums bija tāds, ļoti mierīgs, nedaudz nokavējamies, bija kaut kāds tur tehniskais kosjaks un laika apstākļu kosjaks. Bet citādi, jā, ļoti normāli. Nebija oriģinālais ar Baltika lidmašīnu, bija šitas te, aizstājies Gadget. Bet ļoti normāls, tur 737 Boeing, bija jau tāds iekšā tāds mazliet nodzeltais un laika zogu pāris. Bet citādi viss bija kārtībā. Vieta kājām bija, vismaz man, tā kā normāli. Tagad tā pastaigājos pa Kopenas lidostu, ārā es neiešu no sekjūrās zonas, negribu. Šobrīd savu geitu es nezinu, tātad nākamais lidojums man uz Heathrow būs. Tāda London Heathrow. Tur kaut kā 2 stundu lidojums, kaut kas pa sūdiem. Es gribu atrast iespēju nomainīt uz sēdvietām. Jā, sēdēt vietām pie loga. Jā, man ir gan līdz Heathrow, gan pēc tam uz Atlantu ir ne pie loga, un tas man galīgi nepatīk. Es gribu pa lodziņu pastīties, kas laukā notiek, jā. Tāpēc meklēju, gaidu, šajā pašā transfera centrā kaut kas parādīsies un tad būs. Tā, pastāstīšu vēl interesantu lietu, uz ko es beidzot rādu atbildes. Tātad Rīgā. Ja, piemēram, tu lido no Rīgas ārpus Eiropas Savienības,
un iepērsties šie te taksfrī bodē. Tu vari viņā pa tam smukajām cenām iepirkties tad un tikai tad, ja tu lido pa tiešo lidojumu. Līdz, ko tev ir kaut kāds, pārsēšanās citā vietā, vēl nākamā lidošana ar Eiropas Savienību. Viss, nekas nebūs. Nespīt nekāds taksfrī. Tā kā, kā ir, tā ir. Tā, kas vēl... Jā, šeit lidostiņa glīta. Diezgan tāda, var teikt, askaitīska, nav nekāds grandiozās lietas, nekas tāds, daudz lietas te remontā. Cilvēku te ir daudz, viss notiek. Jā, laikam būs jāsāk rāties. Es te, kā biju mums sen jāizlido, un mēs te sēžam, tad pēkšņi pilots pasaka, ka viņam kaut kādu traktoru tur vajag. Es nesaprotu, huļi izlido, kaut kādu traktoru vajag, tas mēs uz kartupeļu lauku atsam, vai kā, kaut kā tā, un jā, mēs te tā sēžam, jā, saprotu, es gribu uzlikt kaut kādu mūzečku paklausīties, tur nekā tā protīgi nav. Nav metāli, saprot, nav metāli. Ir visādas citādas figiņas, bet tikai ne metāls. Tās sēž un gaida. Jā, kaut kā tā. Tā, draugi. Kādu laiku jau lidojam. Mazliet pastāstīšu par pašu lidojumu. Ātrāk nevarēja, bija ēdiens uz galda, kafija. Boeing 777, 200, vieta izvietojums 343. Tā, sēžeka, mums ir tāds, konsolīti, ko var filmiņas paskatīties. Vieta kājām pietiek, manam augumam, ja nav jāvāk ārā galdiņš. Izvāk galdiņš, tad tā pagrūda. Viss tā mierīgi lidojums, mierīgs. Tikko tiešām, pusdienas labas bija, tā ka, jūties tiešām paēdis, tā kā viss ir kārtībā. Un tagad būtu laiks arī ķemertiņu apskatām. Paskatīsimies 777, 200. British Airways ķemertiņu. Jā, tātad, telpa ir mazliet lielākā 737. Spogulis. Viens spogulis, kas padara tādus lielāks efekts. Un tagad viņi nesmut netīri plecs, un tas izskatās, ka viņi izsastāvējies. Te ir gaļu maldiņš, kur bērniem pampers nomainīt. Ir tās salvatītes iestrādāts. Krāns ir ļoti parasts. Nospiež otru, tā ūdens.